Klāt rudens, un līdz ar to arī jau par tradīciju kļūsi Liepājas restorānu nedēļa. Rudens vienmēr ir ļoti patīkams, tāpēc, ka ir ļoti bagāta raža un ļoti krāsaina. Latvijā tā ir vienmēr. Šogad ir pieteikušies 28 restorāni un kafejnīcas, un to starpā ir pilnīgi jauni uzņēmumi, kas ir atvēršies šogad. Ir uzņēmēji, kas ir pārcēlušies uz citām restorānu telpām, ir uzņēmumi, kas ir paplašinājuši savu uzņēmēju darbību, ir uzņēmēji, kas ir mainījuši savu darbības veidu. Līdz ar to, manuprāt, šogad krāsaini būs ne tikai ēdienkarte, bet arī dalībnieku saraksts. Ēdināšanas uzņēmumiem, kuri pieteikušies dalībai restorānu nedēļā, nekāda īpašā recepšu tematika nav uzdota. Šajā gadījumā ir dota absolūta brīvība šefpavāru fantāzijas lidojumam. Tā kā Liepājā restorāni un kafejnīca ir tik ļoti dažādi, ar visdažādāko ēdienkartes pārstāvniecību starptautiski vai vietēji mēroga, mēs neliekam viņiem rāmjus vai robežas. Šī ir tā iespēja, ko mēs dodam viņiem parādīt sevi visspilgtāk un krāsaināk, un mēs palīdzam viņiem ar šo mārketingu un komunikācijas kampaņu, lai stāstītu ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā par to, ka šeit norisināsies tāda restorāna nedēļa. Un sākoties šai nedaudz mierīgākajai sezonai, ēdinātājiem ir iespēja mainīt ēdienkartes un tādējādi iepazīstināt ne tikai vietējos, bet arī mūsu pilsētas viesus. Šobrīd restorānu un kafejnīcu šefpavāri izstrādā īpašas ēdienkartes. Kā ierasts, katra ēdināšanas vieta centīsies pārsteigt savus apmeklētājus ar ko neierastu un ikdienas ēdienkartē nebijušu. Nedēļas piedāvājums sastāvēs no vairāku kārtu maltītes, būs iespēja baudīt gan tikai Liepājai un Kurzemē raksturīgas tradicionālās garšas, gan pavāris sniegs iespēju izbaudīt pasaules garšu piedāvājumu.